Mīļās zelta zivtiņas, jūsu taro prognoze nedēļai no 18. līdz 24. martam. Skatāmies, kas jūs sagaida. Nedēļas sākums. Nu, paskatieties, kā jums paveicās, mīlnieki. Nu, būs kaut kāda mīlas piedzīvojums, būs kaisle, enerģija, būs varbūt kāds randiņš, būs patīkams piedzīvojums ar jūsu partneri. Un tiem, kam nav partnera, varbūt izdosies satikt kādu potenciālo partneri. Vai arī tiem, kam neinteresē mīlas dzīve, tā kārts varētu būt arī vienkārši par sadarbību. Izdosies izveidot sadarbību, noslēgt sadarbības līgumu, vai būs vienkārši jauka sadarbība ar kādu klientu, kaut kā tāds par pāru sadarbību. Ļoti jauka kārtas divas. Nedēļas vidus. Zobenu karaliene. Tad sajutīsties droši vien kā tāda izlēmīga lēdija vai puiši izlēmīgi kungi, kas plāno, analizē, organizē, viss ir strukturēts, saprotams. Tā kā šādi te virsīsties pretī savajiem mērķiem, realizēsiet savus plānus mērķtiecīgi. Un nedēļas nogale, beigas, zivīm. Kaut kas sarūktinās jūsu sirsniņu nedēļas beigās. Kaut kas varbūt neies pēc plāna tā, kā jūs paši bijāt iedomājušies, ka būs. Kāda saskumusi meitene ir. Varbūt kāds šķērslis būs, kas jums pēkšņi uzradīsies kaut kas negaidīts. Vai kāds kaut ko pateiks. Paskatīsimies, kā tas jūs ietekmēs. Bet beigās tas jūs ietekmēs ļoti labi, jo šī ir ļoti laba kārts. Tā ir par tādu dvēseliskumu, atzimšanu, par garīgiem piedzīvojumiem, garīgu atmodu. Kā iespējams, ka kaut kas jums likās, ka ir negatīvs, jūs patiesībā ietekmēs ļoti pozitīvi un dos jums kaut kādu tādu emocionālu pacēlumu vai izeju jaunā garīguma līmenī. Kā zivis, interesanta nedēļa jums ir, lai jums viss sanāk.